9. augustā Inbox Latvijas hallē Piņķos Rīgas Dinamo komanda aizvadīja savu 3. pirmssezonas pārbaudes spēli un izcīnīja pirmo uzvaru ar rezultātu 4-1, pārspējot Novosibirskas Sibīra komandu. Par šo spēli mums pastāstīs Dinamo komandas galvenais treneris Artis Ābols un komandas kapteinis šajā mačā Lauris Dārziņš. Protams, priekš, ka uzvarējām, guvām 4 vārdus, bet tā īsti skaidrība par to, kā tas viss notiek, kā tas viss notiksies, es domāju, radīsies ufāk, kad mēs aizbrauksim un spēlēsim uz normālu izmēru laukumu, jo tomēr Liepāja, Tukums, šeit Piņķi, tie laukumi ir mazāki nekā tepat arēnā vai Krievijā normālu izmēru laukumu. Īsti saprast, kas ko, kā es domāju, tad tur tāda sapratne būs arī par visu to, cik tā viduszona ir mazāka un cik lielāka ir tās galvas zonas. Beidzot dabūjām rezultātu, kuru gribējām, lai arī pārbaudas spēles tomēr. Tas mērķis ir jau sākt veidot komandas garu, uzvarētāju garu, tāpēc bez uzvarām negribētos iztikt un līdz ar to kaut kādas kļūdas, kuras pierāvām pirmajās spēlēs, šodien samazinājām un ir arī rezultāts. Varat salīdzināt vakardienas spēli ar šodien, kur bija labāk vai? Nē, kā labāk. Labāk tā, ka tu uzvari. Vienalga, kāds pretinieks, kāds sastāvs un ko tu spēlē, tu gribi uzvarēt. Bet satura, es domāju, arī vakar mēs spējām to otro spēles pusi, sevišķi trešo trešdaļu uzlabot sniegumu, pietrūkoši galvenā to vārtu. Un šodien ar pusspēli bija grūti to realizēt, lai momenti bija pietiekoši. Lēnām sākam piešauties pie tās vidējās zonas, kas ir stipri mazāk. Es nezinu, kā būs arēnā Rīga, tomēr tas laukums ir lielāks, bet gan Tukumā, gan Piņķos bija līdzīgi, un ja vakar mēs visu laiku iestrēgām tajā vidējā zonā, radot pretiniekam iespējas uz pretuzbrukumiem, šodien jau rīkojāmies labāk, prātīgāk un, kā saka, dabūjām to ripu dziļumā, un pretinieks labi turējās, bet skaidrs, ka nav viegli visu laiku to ripu vilkt ārā, un es domāju, ka uz to arī vinējām, ka otrā periodā viņi bišķi pagurināja. Šodien mēs no sākuma domājam, pēc tam skrējam. Vakar pirmo spēles daļu mēs skrējām, pēc tam domājam, uz kuriem skrienam, kāpēc skrienam. Restīvi tie 2 vārti, ko mēs vakar zaudējām, bija tīri uz mūsu pašu kļūdām, uz kaut kādu neattaisnot presingu situācijās, kur to nevar darīt, jo visi ripi zaudē, tas ir jāakceptē. Tad šodien mēs spējām atgriezties pie tā, kas mums deva augļus pagājušo gadu, vismaz šajā spēlē, vismaz otrajā spēles pusē, kad guvām tos 2 vārdus, pieturēt ripu un spēlēt tādu sabalansētu hokeju ceļu pret tādu komandu kā Sibīra, kas spēlē, teiksim, tādu tipisko go-go, saucamā somu hokeju vai kā mēs pie Pekas spēlējam. Ļoti energo tērējoši hokejs, un ja viņi spēja, kā tas bija vakar pirmajā spēles daļā, ja mums rodas problēmas ar iziešanu no viņu presingu, viņas tās ripas aizķerās, viņi spēlē uzbrukam, viņi agresīvi, aktīvi, tas nes augļus, bet mēs tiekam ārā uzreiz no tā presinga pirmo, ja bija viņi redzot, ka mēs aiz vārtiem taisām to aizsargam piespēlē visu, tas presings viņam arī bruk, viņiem bija jāsāk pašiem atkāpties, lai neiekrist uz pretuzbrukumu, līdz to mēs dabējām vairāk ripu un varējām to labāk kontrolēt to spēli. Tur pieauga ar vien vairāk kaut kāda agresīva. Tad bija arī kautiņi, tas vairāk, kad katrs grib savu pierādīt vai? Noteikti, pretiniekam bija pietiekoši daudz sastāvus pamainījies, viņiem 6 maiņas ir un notiek cīņa par vietu sastāvā. Katrs grib, un galu galā tā ir spēle, un uzvar tas, kurš grib uzvarēt, un kas uzvar to pašu 200. Tieši tagad, kad ir uzbrukumā vairāk lielāka zona, tas tā pašam tā kā labāk patīk, ja īpaši vairāk. Jā, protams, viennozīmīgi. Tā pašā laikā bišķiņ jāpierod pie tās vidējās zonas, jo, es nezinu, tagad, teiksim, aizskriet 1 pret 1 ar vārdsargu, ar kaut kādu garo piespēli, ir ļoti grūti, jo tajā vidējā zonā, kad sasadot 10 cilvēku, tad ir, baigā puta. Bet tīri, kad tu tiec jau līdz tai uzbrukuma zonai, tad, ja meistarība atļauj, var sazīmēt visādus brīnumus. Tev 2 spēles kapteiņa statusā. Protams, liels paldies treneru korpusam, kad uzticēja tādu godu un komanda arī visu to procesu, protams, atvieglo, jo palīdz man un strādājam kā vienots mehānisms. Tā kā
Nu, nav, ka tagad visi salec man uz pleciem un man būtu kaut kas jānes. Tā kā tās sajūtas ir pilnīgi normāls un normāls darba process.